Lasām laiks sadarbībā ar apgādu Zvaigzne ABC. Šajā raidījumā piedāvājam zēniem un meitenēm brīvajiem brīžiem vasarā iespēja sevi zinātkāri izklaidēt. Citiem vasaras priekiem, ceļojumiem, kuru virziens ir Venecija un Veneto, varētu praktiski un izglītojoši palīdzēt jauns ceļvedis. Bet nesteidzīgiem vasaras brīžiem, piedzīvojumiem un kurioziem bagāts sieviešu romāns Otrdienu draudzenes. Lasām laika nopietnajā sadaļā Elizabetes Klēras profetes pētījums Jēzus nezināmie gadi. Lasām laika sarunas kopā ar literāti, apgādes Zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Sadovsku. Uzsākot šo vasarīgo raidījumu, protams, varētu domāt par ceļojumiem arī, bet ka tikai nav nokavēts. Ja nu gadījumā kādam varbūt tieši kaut kad tuvākajā laikā ir paredzēts Venecijas virziens, tad laikam šī nākamā ceļveža grāmata varētu ļoti noderēt. Bet jautājums uzreiz arī tev, vai tikai šovasar, vai šī grāmata darbosies arī nākamvasar, piemēram? Kā jau visi Dorlinga Kinderslī ceļveži, arī Venecija un Veneto nav nekāds izņēmums. Man ļoti patīk tieši tas pie Dorlinga Kinderslī ceļvežiem, ka tie ir mūžīgi. Proti, tātad sniegtā informācija, tā nav tik bieži mainīga, ja? Tā lielākoties ir ārkārtīgi praktiska informācija. Kas tā par vietu, kas ir ievērojamākie objekti, gan celtnes, gan mākslas priekšmeti, gan viss tas, kas tur tiešām ir un ir uz palikšanu, gan arī šādas tādas izklaides iespējas, kas Venecijā, protams, ir izbrauciens ar gondolu un tā. Bet ko nedara Dorlinga Kinderslī, viņi neraksta klāt cenas. Kas ir otriem lielākajiem ceļvežu izdevējiem Lonely Planet, kas tiešām cenšas izdot ceļvežus katru gadu no jauna, jo viņi rūpīgi apseko visus viesnīcus, gan augstas, gan zemākas klases, un mēģina visam pierakstīt cenas. Tad tas viss Dorlinga Kinderslī ceļvedī nebūs. Toties ir ārkārtīgi tā ērti un pārskatāmi gan visa Venecija un viss tas, ko Venecijā būtu jāredz. Man liekas, ka tā ir pilsēta, kurā ir tik daudz ko redzēt, un katram Venecija ir sava. Gan tiem, kas varbūt ņem līdzi Josifa Brodska ūdens zīmes un pārlastās katrā attiecīgajā vietā savu nodaļiņu, gan tiem, kas varbūt grib tikai paši un nekādus tur uzslāņojumus arī viņiem noderēs tas, ka šajā grāmatā ir arī Venecijas karta, kuru var vienkārši izņemt laukā un nēsāt līdzi. Gan paskaties, te ir arī viss Venecijas apvidus, ezeri. Milzīgais, burvīgais Gardas ezers, Como ezers. Vad sakot, tas, ko var redzēt ap Veneciju, jo tad, kad jūs aizbraucat un tās dažas dienas padzīvojat burvīgajā kanāla pilsētā, ja vēl tas ir vasaras vidū, tad var gadīties, ka šķiet, ka nē, mīļie. Gribās arī pēlpot svaigu gaisu, jo Venecija kā pilsēta, kas ir burtiski ūdenī, tad, kad ārā ir 30-40 grādi, tā nav pati jaukākā vieta, kur uzturēties, un kad visas tās smalkās vietas, kā Marka laukums un gondolas un viss pārējais ir apskatīts, varbūt gribas vienkārši atvilkt telpu tīrā ezera krastā, un tad tieši tas, ka arī tā Veneto apkaime tur ir. Vai tas ir domāts par attēliem, kas rakstīts uz grāmatas vāka? Šajā ceļvedī redzams tas, par ko citos tikai stāstīts. Var teikt, ka katrs atvērums ir arī pilns ar dažādiem attēliem, gan par Venecijas ievērojamākajām vietām, un te ir arī apraksti. Piemēram, par to pašu Svētā Marka laukumu. Redz, te ir paša laukuma schēma, tad ir tās lietas, kam būtu noteikti jāpievērš uzmanība, atrašanās vieta pilsētā. Jā, un tad pilnīgi viss attēlos tiešām. Jā, attēlos, bet ir arī ļoti daudz teksta, un tas teksts ir ļoti tāds kodolīgs. Tik daudz visa par to, kas būtu gan jāredz, gan varbūt arī jāiegādājas, vai ko noteikti nevajag iegādāties, vai no kā vajag izvairīties. Tās ir tādas lietas, ko mēs brīžiem varbūt vēl mājās esot novērtējam mazliet par zemu, ka ir jēga no tiem ceļvežiem. Ja ceļi grasās vest uz to pusi, vai arī, ja Venecija ir jūsu sapņu pilsēta, tad šī ir tā grāmata, kuru
būtu jēga iegādāties un kārtīgi izpētīt no vāka līdz vākam. Es eju tur, kur saule aust, un man līdzi ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Es eju tur, kur saule aust, un man līdzi ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Tur tālumā, es redzu skudras manu pili ceļ, un mazi balti kurmji avotā pēļa smeļ, un mazi balti kurmji avotā pēļa smeļ. Es eju tur, kur saule aust, un man līdzi ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Es eju tur, kur saule aust, un man līdzi ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Bet mazi bērni smēj un smēj, tu vienmēr tikai ej un ej, taču arī šajā pašā vietā vienmēr saule aust. Noliec šeit savu ļoti labu tukšo somu, uz kuras var arī snaust, bet tomēr es eju tur, kur saule aust. Un man līdzi ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust, bet tomēr es eju tur, kur saule aust. Un man līdzi ir ļoti laba tukša soma, uz kuras var arī snaust. Lasām laiks. Turpinām lasām laiku kopā ar literāti, apgādes zvaigzne ABC projektu vadītāju Kristīnu Sadovsku. Skaļi grāmatu nosaukumi parasti mani dara uzmanīgu. Tevi ne? Šī ir grāmata, kas varbūt pat nav nemaz tik skaļš tas nosaukums. Elizabetes Klēras profetas, varētu teikt, pētījums, Jēzus dzīves nezināmie gadi. Redziet, te jau bija tā, ka viņa nav pirmā. Viņa, protams, nav pirmā, kas ir pievērsušies šai tēmai, un par to ir bezgalīgi daudz teoriju un spekulāciju un tā. Un viņa ir diezgan nopietni izpētījusi, varētu teikt, tādu 19. gadsimta nogalē apstiprinātu vai atkal radušos teoriju par to, kur Jēzus pavadīja laiku no apmēram 13-14 gadu vecuma līdz tam brīdim, kad atkal ieradās sludināt Jeruzālemē un piepildīja savu likteni. Īsumā to varētu teikt tā, ka pirms 2000 gadiem budistu mācītie vīri pierakstīja svētā īsas dzīvi, jo tieši par īsu Jēzus tika dēvēts Indijā un Himalajos, kur iespējams viņš ir dzīvojis. Jo 1887. gadā kāds Nikolais Notovičs Hemisas klosterī Ladakhā šos dokumentus atrada. Šo te veco seno rokrakstu ar nosaukumu īsas dzīve. Un tad viņš par to arī uzrakstīja grāmatu. Tad 1929. gadā indiešu autors Svāmija Abhedananda publicēja šos te Hemijas manuskriptu tulkojumu bengāļu valodā, un 1929. gadā Nikolais Rērihs citēja šos pašus pāntus no šī darba savā Āzijas ekspedīcijas dienasgrāmatā. Un tad ir tāda interesanta nianse, ka tad, kad Notovičs izdeva savu grāmatu un stāstīja par to, ka Jēzus ir kādu laiku savas dzīves pavadījis Himalajos un Indijas ziemeļos un gan mācījies, gan arī veicis dažādus darbus, viņu nolīdzināja līdz ar zemi tā laika. Gan presi, gan sabiedrība viņu vienkārši sauca par meli un neviens viņu īsti neņēma vērā. Tad, kad dažus gadus vēlāk šo pašu teoriju tālāk attīstīja Nikolais Rērihs, viņu neviens neapstrīdēja, bet nevarētu teikt arī, ka viņa piezīmes būtu izraisījušas kaut kādu milzu reakciju. Savukārt,
1939. gadā tai pašā Chemisas klosterī viesojās kāda Elizabete Kasparī, kura vēl bija dzīva laikā, kad Elizabete Klēra Profeta rakstīja savu grāmatu Jēzus dzīves nezināmie gadi. Un tad, lūk, šī Elizabete Kasparī nekad nebija interesējusies par to, kur Jēzus varētu būt pavadījis vēl kādu savu mūža posmu, bet šai klosterī mūki viņai bija rādījuši manuskriptu, šo seno rakstu darbu, un teikuši, ka te ir rakstīts par to, kā un kur dzīvoja jūsu Jēzus. Viņa to tā kaut kādās savās ceļojuma piezīmēs bija pieminējusi, bet tā kā viņa valodu neprata, un viņu tas arī galīgi neinteresēja, viņa to vienkārši tā aizmirsa. Un tad, lūk, Elizabete Klēra Profeta viņu uzmeklēja un iztaujāja. Lai gan pašlaik šos dokumentus atrast nav iespējams, jo, diemžēl, kā mēs zinām, Tibeta ir nokļuvusi Ķīnas pakļautībā, un vispār ļoti daudz klosteru manuskripti ir gājuši bojā vai tikuši pārvietoti vai tagad paslēpti labākajā gadījumā kaut kur drošās vietās, un tātad tas viss vēl joprojām ir tā grūti līdz galam izzināms vai pierādāms, tomēr autori ir veltījusi diezgan krietnus pētījumus tam, vai tas tā varētu vai nevarētu būt bijis. Te ir arī fotogrāfijas gan no tām vietām, gan arī iespējamais Jēzus ceļojuma maršruts, gan arī tas, kā ne tikai šajos avotos ir atsauces par to, ka Jēzus tur tiešām ir bijis. Un, protams, viņa arī nav vienīgā, kas šīs teorijas kaut kādā mērā mēģina gan izteikt, gan pārbaudīt. Tā ir grāmata, kur būtu interesanti lasīt ikvienam, kurš savā prātā nav uzlicis pats sev klapītes vai rāmīšus, jo varbūt, ka tā bija, varbūt, ka tā nebija, bet katrā ziņā ir interesanti sekot tam, kā cilvēks mūsdienās, cik daudz tomēr ir iespējams atrast pat pēc tik ilga laika, un ka tomēr līdz mūsu dienām var palikt ļoti, ļoti daudz gan rakstisku liecību, gan arī, protams, kaut kādas mutvārdu folkloras, kas kaut kādos laika posmos atkal ir tikusi pierakstīta un izplatīta. Nu, kaut kas tur tomēr ir bijis. Kad vēslēs lāpes jūtu, varu tevi vēl cik smelt. Tad, kad man viss apkārt satumst, mana gaisma esi tu. Un kad spēki atkal izsīkst, spēkā avots esi tu. Vienmēr, vienmēr, ar mani esi tu. Vienmēr spēku sajūtu. Kungs, tev pateicos, ka piedod, kaut ar daudz es grēkoju, un kad ceļš zem kājām pazūd, tev pa pēdām sekoju. Vienmēr, vienmēr, kungs, ar mani esi tu. Vienmēr visur tevi spēku sajūtu. Vienmēr, vienmēr, kungs, ar mani esi tu. Vienmēr visur tevi spēku sajūtu.
vienmēr visur tevi spēku sajūtu. Vienmēr, vienmēr, kungs, ar mani esi tu. Vienmēr visur tevi spēku sajūtu. Vienmēr, vienmēr, kungs, ar mani esi tu. Vienmēr visur tevi spēku sajūtu. Vienmēr, vienmēr. Vienmēr visur. Vasarlaiks. Vai šis būs tas, ar ko tu varēsi iepriecināt romānu cienītājus? Jā, es varētu sacīt, ka ar šo mēs varam pāriet pie tādas vieglās, mīlīgās vasaras lasāmvielas, otrdienu draudzenes. Vai sievietēm? Es domāju, ka jā, šis tiešām ir īsts un nebīšos šī godīgā apzīmējuma sieviešu romāns un tāds viegls un vasarīgs sieviešu romāns par draudzību, par to vispār, kas ir sieviešu draudzība un vai tāda eksistē. Lai gan grāmatas galvenās varonas ir 5 sievietes, kas jau 15 gadus gan draudzējas, gan satiekas, gan dažādos veidos vienu otru atbalsta. Un tad mēs viņus satiekam tādā diezgan bēdīgā brīdī, kad vienai no viņām ir miris vīrs, un viņa ir ļoti, ļoti, ļoti satriekta un bēdīga, un vispār izskatās, ka dzīvē nav nekā laba. Un pārējās, protams, grib viņu uzpurināt un atbalstīt, un tā Judita taču izdomā, ka viņa grib doties svētceļojumā, jo viņas miršais vīrs Ārne neilgi pirms savas nāves gāja svētceļojumā, bet nepabeidz to. Un tagad viņa ir nolēmusi, ka viss viņa to svētceļojumu noies līdz galam sava vīra vārdā. Un tās pārējās ņem un piekrīt. Un iedomājies to ainu, kad 5 tādas sievietes ap 40, kas ir sasniegušas diezgan daudz savā dzīvē, kas ir dzīvojušas tādu, teiksim, diezgan bagātu, pārtikušu dzīvi un noteikti mugursomu nav likušas plecos kopš skolas ekskursijas, tiešām dodas šajā te svētceļojumā. Domāju, ka tas varētu būt gan smieklīgi, aizrautīgi, un tur tikai sākās droši vien. Un tur tikai viss sākas, jo, protams, ka šādā ceļojumā, kā mēs zinām, pat tad, kad kaut kādā braucienā dodas labi draugi, kas ir sen pārbaudīti un dažādās dzīves situācijās kopā pabijuši. Ceļojums tomēr ir tas brīdis, kad var atraisīties visādas senas vai jaunas dzirksteles, kad var nākt gaismā kaut kādi, varbūt nepārāk tīkami noslēpumi, vai arī vienkārši visi var sakašķēties viens ar otru. Un kas tad notiek ar šīm 5? Viss iespējamais un pat neiespējamais. Es skatos grāmatā šobrīd
Zēniem brīvajiem brīžiem, un atceros kādreiz tik jauko kalendāru 12 mēneši, kas bija tāds, tik interesants, jo patiesībā nekas tāds varbūt tur nebija, bet tur bija uzdevumi dažādi tādi joki, pamācības, kas puikas prātam likās, baigi interesanti. Tad, godīgi sakot, es redzu, ka nekas nav mainījies. Arī šeit ir kaut kas līdzīgs atrodams. Zēna daba nemainās, vai ne? Un es gribētu būt absolūti politkorekta un teikt, ka ir 2 grāmatas. 2 grāmatas mums šobrīd priekšā uz galda, un viena saucas Zēniem brīvajiem brīžiem, savukārt otras nosaukums ir Meitenēm brīvajiem brīžiem. Un mērķa auditorija vai adresāti varētu būt tie jaunieši, kas ir apmēram no kādu 6 gadu vecuma līdz gadiem 12. Varbūt vēl kādu 13. Jā, skatos tagad arī meiteņu grāmatā. Jā, te ir rotaļas, burtu spēles, te ir arī mīklas un krāsošanas un labirinti, laboratorijas virtuvē. Man ļoti patīk tas, ka tur ir gan dažādas atjautības un domāšanas lietas, gan arī tādi viegli pastāstiņi par pavisam īstiem cilvēkiem. Tāda sadaļa ikdienas varoņi, un tur ir pilnīgi reāli mazi puisīši vai mazas meitenes, kas kaut ko neparastu ir savā dzīvē paveikuši. Tad man liekas, ka ļoti, ļoti jauki ir tas, ka zēniem ir arī dažādas detektīvu lietas un atjautības spēles. Uzbūvēt apmetni, piemēram, jā. Kā var no nekā gandrīz jebkur. Jā, viss tas, ko var darīt gan dzīvoklī, gan varbūt izraujoties kaut kur laukos pie omes vai radiem, vai varbūt kaut kādā veidā bagātināt kādas nometnes dzīvi. Katrā ziņā te ir viss, kas gan lietas, ko var darīt zem atklātas debesis, gan lietas, ko var darīt lietainās dienās, kad vispār liekas, ka nekā laba nav. Pareizi, tā varbūt arī literatūra grāmatiņas tiem, kas saka, garlaicīgi nav ko darīt, jo patiesībā šeit tev pat draugs nav vajadzīgs, kurš ir aizņemts, ja? Tad tu vienkārši pats sevi aizņem ar šo te visu, jo vismaz man kādreiz bērnībā tā bija, un jūtos ļoti labi. Jā, bet te ir arī diezgan daudz tādu lietu, kuras var darīt kopā ar draugiem. Tur ir arī dažādi tādi, man liekas, tādas rosinošas lietas. Kaut kas tāds, kā, teiksim, manā bērnībā mani un brāļus ļoti rosināja grāmata 2 mazi mežonēni. Mēs pavisam pa nopietnām būvējām tipi un medījām dzīvniekus, un mums bija bultas, un, var sakot, visādas tādas lietas, par kurām mūsu vecāki, paldies Dievam, neko nezināja un nenojauta. Līdz brīdim, kad jau pieauguši, mēs viņiem vismaz daļu no saviem smalkajiem piedzīvojumiem pastāstījām. Un man liekas, ka ir tā, ka mūsdienu bērniem ir diezgan maz tā laika, ko viņi varētu veltīt sev pašiem, un ka mēs viņus brīžiem par daudz cenšamies nodarbināt un maz ļaujam viņiem domāt. Un man liekas, ka padodot viņiem šādas te grāmatas, kas brīžiem rosina izdarīt kaut ko pašam, nevis paņemt kaut ko gatavu no kaut kurienes. Man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas mums bērnībā bija pilnīgi pašsaprotami, bet ko mēs saviem bērniem vislabāko nodomu vadīt cenšamies atņemt līdz pēdējai iespējai atņemt, kontrolēt un visādi citādi. Un man liekas, ka gan šī te meitenēm brīvajiem brīžiem, gan zēniem brīvajiem brīžiem ir tādi padomi, kas varētu bērnus rosināt mazlietiņu. Un nekādā gadījumā ne ļaunprātīgi vai nejauki, bet mazlietiņ kļūt pašiem un kā vairāk pieaugt. Siet. Bet ja nu kāds sāk mani kaitināt, tad labāk fiksi atrosāt.
tā kā maza košļeme, kas pielīp visam, kas nav ļauj. Raksti lasām laikam. Lasām laiks @ LR2.lv